Labdien! Pirms kādu laiku bija video, kur es tos diamantus izraku. Taču man tur neliek mieru. Man tur arī komentāros rakstīja, ka vajag aizvest pārbaudīt. Nu, ot, šodien ir trešdiena. Un, es aizbraukšu pārbaudīt. Nu, es visus neliku, bet, no katra veida pa vienam es ieliku. Tur sanāk 5. Nu, man tā vismaz liekas. 5 dažādi. Ir tā, 5 dažādi akmentiņi. Nu, aizbrauksim uz provis biroju. Kas nu būs? Un tur jau, protams, uzreiz nebūs tas tā atbilde, bet, varbūt šonedēļ, varbūt nākamdēļ. Nu, labi, te redzēs, davai braucam. Tā, pirmā neveiksim. Kroči tikko iznāca ārā. Es biju cerējis, varbūt kādu nedēļu tur aizņems, bet laikam, ka ilgāk ir sanāk, tas 24. ir kaut kad laikam jaunedēļas beigās, bet varbūt būs ātrāk. Tā kā, jā, krači, skatās, rezultāts būs. 25 eiro, kad samaksāja. Tad par katru akmeni ir 5 eiro jāmaksā par to, lai noteikti, ir sūds vai nav sūds. Un, tāds storijas, tad tiekamies pēc brīža, kad man jau būs rezultāti. Ir nākamā diena, man vakarā atnāca jau izzina, ka ekspertīze ir gatava, tur sanāk pēc kādām 3-4 stundām. Tur ir skaidrs, vai ātri varēja saprast, ka ir, vai ātri varēja saprast, ka nav. Jā, liekas, ka otrais variants, bet, aiziesim, palūrēsim. Kas tam lācītim bija svēderā? Kruču viens akmens bija kaut kāds granāts, pārējiem bija stīkli. Tā kā, labi, bekš mājas palūrēšu vairāk. Šādi izstāstīja rezultāti. 5 akmeņus iedētas, kopējais svars laikam pa visiem akmeņiem ir. Viens ir granāts 1,12 karāti. Ko citu pa parūku var atrast tikai kā granāts, vai vienā veidolā, vai otrā, jā. Nekāda briljantu un dimantu tur nav, tur granāts tikai var atrast. Tā. Tad pa tiem akmeņiem ir tā, kaut kāds rezumē. Šitie ir sūdiņi. Paprājuši gaismu pieslēgt vairāk klāt. Tā. Šitie, tu redz, neraustās ikā. Labi. Jā, šie ir sliktie akmeņi. Bet šis ir labais. Tad, šis ir labais, ķip. Tā, nezinu. Kaut kā, tur jau neko neredz. Bet, te var redzēt ar neabriņot aci, ka viņš kaut kāds tāds interesantāks un smukāks ir tas akmens. Un te pārējie, man tur čoms, kā teica, viņš vēl vienu juvelieru varbūt aizdīs, viņam tur pazīstamais, bet, es neticu viņu. Neizstās tur tā, kaut kā nerodas tā sajūta, ka tie ir īstie. Kas ir granāts? Granāts ir kaut kāds dārgakmens sanāk, jā. Par cenu es nezinu, tur viņa neko daudz nemaksā, man liekas. Tur, protams, atkarīgs no tās tīrības. Viņam tā, cik viņš ir tīrs un kas tas pa veidu, tā granāta, bet, man jau liekas, ja es viņu tur kaut kā nopārdošu vai tad es tur mašku dabūšu atpakaļ tik, cik es iztērēju par tām analīzēm. Tā kā tur nekāda lielāka ļauja nebūs atpakaļ. Bet, viņš kaut kā tā izstāst, tā viņam vajadzētu izskatīties, tāds sarkans, tā kā granāta, tas nosaukums radies no granāta ābola, tā kā sēkla viņam sarkana. Viņam, protams, ir tur visādi mītiskās lietas sarakstīts to, ka viņš tur nes veiksmi, tur bla bla bla, bet, ja nebūtu nekas tāds, ja tos akmeņus neviens nepirk par bargu naudu. Tā kā, kaut kādam mītiskajām jau arī jābūt ir. Var Googlē iesist to granātu, tur viss kas latviešu lapās sarakstīts, ja tev gribi, lai biznesā veicās, tad tev kraču vajag viņu nesāt. Tā. Labi, tad jau ar to arī beidzam, kraču. Nākam nedēļ būs vēl jaunuma Faceītī. Vēl jaunuma kanālā. Tur būs šis tas interesants. Par iepriekšējo video, jā, kapituļakā,
kā jau var nojaust, ka tur neko mēs vairs nedabūjām. Bet mēs paprovēsim vēl aizbraukt vienu reizīt. Ja ne to kā akals pāris mēnešiem jāmet miers ir tā kapituļakām nekāds. Tur jāizbrauc kaut kas cits jāparok. O tā, labi, tad priecīgs svētks, priecīgs 18. novembri un, tiekās jaunadēļ. Čau!